Wiggle. Visi pierakupis mērē, izņemot mēs, ne? Jā. Kā ar pieri maucu pret durvīm? 10 divnieki. Apdirs, tātad ātri pārdosies. Pārāk lieli vai... Tātad... Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis, perikupu dzīvē. Būs perikupu dzīve, bet šoreiz nedaudz savādāk, jo galvenais lomās būsim šoreiz mēs divatā. Es ar Aju, Aja mana sieva, kas vēl nezina. Tātad Aija piedāvāja uztaisīt mums challenge. Tā kā, lai būtu gan mums interesantāk tirgot mašīnas, gan arī, lai jums būtu interesanti skatīties. Tātad mums būs challenge starp mani un Aju. Mēs pirksim mašīnu. Kādā vērtībā? 2000, bet tas ir ar piegādi jau. Jā, pa 2000 mēs nopirksim mašīnu. Tas ir ar remontiem bez reģistrācijas. Un kāds būs uzdevums galvenais? Ātrāk pārdot mašīnu. Tātad, kurš tas, kas ātrāk nopirks mašīnu, ko darīs tas, kas zaudēs? Tas, kurš zaudēs, tad, kad pārdos savu mašīnu, atdos savu peļņu vinnētājiem. Ai, būs interesanti, jā. Mēs sāksim jau šovakar meklēt. Es filmēšu no savas puses, Aija filmēs no savas puses. Dažas lietas es palīdzēšu, bet tas ir maznozīmīgi, vai ne? Tā kā, ja kas droši var jautāt padomu. Jā. Pieredzējušam perekupam. Jā. Tā kā redzēs, kā ies sievietei perekupam, perekupei, vai kā tu pareizāk saki? Es pat nezinu, kā ir. Jā, tā kā rakstat komentārā, ko mums, vai ko man, vai ko Aijai pirkt līdz 2000 eiro ar piegādi un ar remontiem. Bet nosacījums tāds, ka laika atskaita sāksies ne jau no šī brīža, kurš ātrāk pārdos, jo ir piegādes brīdis. Vai tagad no šī brīža, kurš ātrāk pārdos? Nu, nē, mums jau nav mašīnas, ko pārdot arī. Nu, bet kurš ātrāk atradīs un tā tālāk? Jā, var, bet man liekas, pareizāk būtu tad, kad viņas jau ir abas Latvijā. Nu, tad sākas atskaites punkts sagatavošana, plus, tā kā tad jau sākas arī pārdošanas process. Jā, vai mēs taisīsim tā, ka mašīna atnāk, mēs neko nevaram tajā brīdī darīt, kamēr otra mašīna nav atnākusi. Jā. Un kad atnāks, mēs dosim kaut kādu konkrētu laiku sagatavošanai. Tur nedēļu, 2 vai 5 dienas vai dienu līdz ielikt sludinājumu. Man liekas, 5 dienas. Jā, tehniski nekas nav jātaisa. 5 dienām, man liekas, pietiek. To mēs izdomāsim, kad atnāks mašīnas, ko atradīsim tā. Ķeramies pie darba, meklējam mašīnas, es rādīšu no savas puses, Aija no savas puses. Tā kā round 1, aiziet! Starp citu, es redzēju, ka Aija jau pirms sākām meklēt mašīnas, viņa pa klusu jau meklēja mašīnas šim projektam, jo projektu es zināju, ka būs, bet vēl oficiāli nebijām pasludinājuši. Tā kā ejam, paskatīšos, varbūt viņa jau tagad arī skatās. Tagad jau drīkst gan, bet mums uzzināšu, kas tas ir. Kāda mašīna atradiet? Es Opeļu skatos. Opeļus. Es jau domāju, ka BMW skatīsies. Bet mums katram ir savas domas kaut ko, bet mums stiprā puse ir BMW, bet tik daudz viņa nemaz nav. 46 nevar atrast, vispār nav nekā. Vai arī visi ir riktīgi izrūsējuši spārni. Jā. Audi vispār var necerēt atrast, viņi vispār visi sarūsējuši pliki un šausmas, kas ar viņiem notiek tajā cenā pat 1,9, ko es domāju, kad varēšu dabūt, bet nē, nav. Vienīgi es saku kaut kāds bembis vai kaut kas cits. Kā jau redzējāt, tā jau cītīgi meklē mašīnu. Viņa jau meklē bembis, kādās Opeļus, kaut ko vēl. 1,9 Audikus. Jā, man arī bija doma skatīties Audikus 1,9, bet, lai ātri realizēt, manuprāt, jāņem arī ir bembis, ziema tuvojas. Kaut kas, lai būtu izdevīgs vai kaut kas interesants. Varbūt kādu vecu bembi vai kaut ko bīterveidīgo. Vai 2,5 benzīnu vai 3-strīgo dīzeli 46 jāņem kaut kāds tāds. Lai ātri jūs varētu savākt no viņam, man tas pats svarīgākais. Galvenais ātri. Bet tajā budžetā dabūt būs grūti. Rītdien sākšu meklēt. Man šovakarē pameklēšu. Kur mēs tagad tā iebraucam? Pēc bembja. Tava vai mana bembja mēs braucam? Es īsti nezinu. Lieta tāda, kā Aija atrada mašīnu, kā es jau teicu, kad redzējāt un meklējās, ņēmās. Viņa diezgan ātri atrada, un to laiku, kā sapratu, klaincikenē. Bet to kraus pēc stundas. Atradām vēl vienu. Jā, man bija jāmeklē mašīna, man nav laika, daudz darba. Aija saka, davai fiksi. Kamēr ideja karsta.
Jā, un ko tu izdarīji? Atradu vēl vienu bembi. Un tagad ir ķipa man tas bembis, bet viņai ir iespēja izvēlēties vienu vai otru. Tā kā, labi, es zinu, ko viņa nopirka, jo es maksāju rēķinu un pasūtīju piegādi. Jebkurā gadījumā tie ir abi divi bembi un 3. sērijas, bet abi ir biki ļoti atšķirīgi. Braucam tagad vienam pakaļ, tik ārā sākas lietus. Lietus, jā. Ar piekabīti ir. Apskatīsimies, un tā kā viņi ir izvēlējusies abus, viņai būs iespēja izvēlēties, kuri ņemtu tirgot. Es arī nehalturēju. Vienai mašīnai jau es atradis pircēju, bet tas ir pret noteikumiem, jo mēs oficiāli vēl neesam sākuši tirgot. Tā kā, ko darīt, ja es pārdodu vienu no mašīnām, kas viņas nav? Atkarībā, cik nopietnas tas pircējs ir. Tas ir veids, ka mūsu klients, un viņš gaida, kad būs Latvijā mašīna, tad pateiks galda atbildi. Jā, bet tomēr uz 91. lielāka iespēja vairāk nopelnīt nekā uz otru mašīnu, kas ir atnācis. Jā, Aija pirmā mašīna nopirka 91. bembi, tikko viņi izmuldējās, un otrs ir 46. bembis, kuru mēs tagad braucam pakaļ. Bet interesants. Interesants, nav kā visi, bet nav lēti. Nav pliks kā celis, bet tomēr empaka. Empaka, jā, visu uzreiz pastāstīju. Kāpēc? Tas vēl interesantāk. Ir īstā vai nav īstā, pēc tam uzzinās, tāpēc jāskatās. Jā, tā kā braucam skatīties, savākt 46. un domāsim tālāk. Vai laidīsim mēs jau kā tirgosim tagad, vai gaidīsim kā pēc noteikumiem atnāks, sagatavosim un laidīsim fight. Bet stulbi tas, ka ne jau es atradu, bet tai atrada, tā kā tas ir pret Tāpēc tev noteikumiem. jāatrod pašam īstenībā, vēl jau laiks. Vai taisīsim raundu 2 kaut kā bija savādāk, ja šitie izies ātri? Nezinu. Labi, braucam pakaļ, izdomāsim laika gaitā. Jūs rakstat komentārā, ko mums tādā situācijā darīt, kad tie klients uzrādās, kamēr mašīna vēl nav atvesta projekta iespējā. Lietus beidzās. Ejam skatīties mūsu 46. viena atslēga, re, kur viņš ir, ar empaku melnā krāsā, ksenons, 2-litrīgais. Tad netīšs dabūs, ko pamazgāt ziemas riepas virsū, kas arī nav mazsvarīgi. Rūsas uz ātro baigi daudz nav, pat pagaidām viens no labākajiem, kas mums ir. Uzlīmes jāplēš nostaismu, un re, kur šeit rūsiņu, to mēs visu redzējām. To īpašnieki mēs ņemām no privātā šito. Un šeit. Viņš teica, ka piedāvās vēl diskus. Man nepatīk, kā pults nestrādā. Tas nozīmē, ka aķis kaput. Bet viņš tak rūca tajā rūcē. Rūca, jā. Būstrunkaņa. Varbūt pults nestrādā. Alkantāras rekāro salons. Līnijas. Nē, diskus viņš neielika. Tāpēc viņš nepārdeva pa sotekumus. Karbona mūzika, ekrāns. Degviela. Lūdzu, 407 000 nobraukums. Lika izpūties kaut kur savus biki vai sporta. Melnie griezti, kā jau empakai pienākas. Tā kā nav nevainas krājumas piekabis un skatāmies sīkāk, vai būsim nomazgājuši mājās. Kā tev? Es nezinu, pagaidām. Liekas, ka varēja būt labāks. Lielāks cerības likuši. Es gan ne, es domāju, ka būs sūdīgāks. Tā kā nav nevainas. Es aizmirsu, ka viņam tik liels nobraukums. Nobraukums tas nav liels, tas ir reāls un... Jā, bet visiem vajag nogriezt uz 280, nevis reālus 400. To varēs ir paši griezt. Ar tādām lietām nenodarbojamies. Un mēs viņu paņēmām par... Neatceros. Ja pareizi atceros, 1200 eiro. Ar piegādi nostājas 1900, 2000 eiro plus reģistrācija. Tā kā budžetā iegājām. Tā kā brauksim tagad nomazgāt un tad jau uz CSDD. To 46. mēs aizdzinām. Šodien sataisīs. Ko tu darīsi? Mazgāšu, kur šito 46. Ja manu 46. kas iet uz mūsu cīņā, 46. kas varbūt tās tomēr būs aiz, jo ja viņu atrada, un es varbūt pārdevu viņas 90. Tā kā būs atkal godīgi, man sanāks meklēt mašīnu. Jā. Bet to redzēs pagaidām. Kopā mazgājam, tīram, daramies, tirgosim gan atsevišķi. Viņu nomazgās, es nokrāsošu diskus, iztīrīšu salonu, uzpulēsim ar mašīnu no priekšējos lukturus, noplēsīsim sporta līnijas un būs labi. Labi arī saslēgām. Tā ir piekdienas rīts,
18. datums. Aija tūlīt pulēs šo 46. Šim 46. vakar tika izieta tehniskā apskate, tā kā jāieliek jauns sludinājums, tas ir 2 Rīgas 320. Tā kā līdz 21. oktobrim. Es braukšu uz certifikāciju ar Mustangu. Pirmā daļa pārbaudīs, kas ir jātaisa. Tā kā raksta komentārā, cik tā saucamo divnieki būs. Es pat izvilku, kā redzat, no servisa, lai paspētu iziet skaņas testu, jo rīt pēdējās dienas, kad to var izdarīt. Un cerams, ka paspēs nākamnedēļ uztaisīt, ka vēl nebūs mīnus pārāk lieli vai tātad. Viss kārtībā jūs nokritāt. Cerams, ka viss būs kārtībā gan ar kameru, gan ar jums, ka nokritāt. Un paspēsim iziet skaņas testu, lai varam certificēt un būs kādam ziemas bīters riktīgais. Tā kā maucam. Nu ko, es atbraucis uz CSDD, Mazjumpravas ielu, atdevu papīrus, tagad gaidīšu, kad sāks baudīt, rakstīt divniekus. Blin, vakar tā sasitos, ka pat šeit spranda sāp, tagad es tā šādi grozos. Nevis ar galvu, bet viss ķermenis. Jā, domāju, pirms katras braukšanas, kamēr Ainis uzpīpēja, es domāju, ātri noskalošu 46. Kečers bija no elektrības izslēgts, ātri skrēju garažā iekšā, aizmirsu, ka es garāžu līdz augšai neatvēru. Kā ar pieri maucu pret durvīm, tā sprandu visu savilku šeit. No rīta pamostos, nevaru neko pagriezt, neko. Tā ir, kad pats Daunis nemāku mierīgi iet un skatīties, kas man priekšā bez zem kājām, kā saka. Dabūju papīru, nolikos uz mutes un tagad te purns normāls tā, bet nav ko tas uzdēties. Jā, gaidam, un tad jau pēc certifikācijas parādīšu jums, kāds būs sarakstīts. Noteikti būs logi, gabarīti priekšā, pagriezieni aizmugurē, miglas luturs aizmugurē. Gan jau pagrieziens pārnā būs nepieciešams šim tāds eksemplārs, jā. Pagaidām baigi vairs neko tādu neatceros. Tā kā tā gaidam un skatāmies. Certifikācijā biju, visu sarakstīju, reiku garš saraksts, nekas tāds, ko es nebiju gaidījis, bet 10 divnieki. Tātad, jā, vienas krūves trūks priekšā, logu tonējums, gabarīti priekšā, dzeltenē vajag būt baltajiem, te jābūt dzelteniem pagriezienam. Šitie sarkanie gabarīti sānā nedrīkst degt, nav miglas luktura. Šeit, kur brāķētu lukturu iedevu, nedegu visi kvadrātiņi gabarīta un pagrieziens deg nepareizi. Tas ir pārāk ātri, jo te ir gļuks ar to te lukturu. Tā, kas mums tur vēl? Check engines. Tas nedrīkstē būt. Principā tas ir viss. Tagad gaidīšu ēpastu, kad varēšu braukt uz biķerniekiem, pārbaudīt skaņas testu. Tad sākšu krāsot un gatavot jau gan certifikācijai, gan tehniski kaut kas priekšā piegrab un aizmugurē. Un tad jau varēs normāli salonu gribu šo to pāršūt krēslus, stūri. Tā, labi, ar šo beidzam šodien. Atnācis vēl viens auto, braucam pakaļ auto. Tā turpinājums mūsu projektā, kuru atnāca Aijas mašīna. Ejam skatīties, vēl neesam redzējuši. Vēl gan man pēc sastaigām jāaiziet būs. Es viņu redzu, jā, stāv tur. Mēs atbraucam 91. pakaļ. Būs labs? Es ceru. Es domāju, ka būs tad nevajadzēs, jo mums tāpat viņš šodien īsti nav. Līdzi. Re, kur viņš ir? Apdirs, tātad ātri pārdosies. Lukturs jāuzpulē. Jānomazgā. Izskatās labi. Tā, neko nevaru teikt pagaidām. Viens kasjaks, es zinu, kur bija, ko viņš īsti neparādīja. Švīka vai kaut kas tāds man Nē, švīka, te ļoti jātaisa šis pāns ir, kur sūdīgs sataisīts. Ar balončiku taisīts un tā tālāk. Te kaut kas ir bijis, jā. Īstabā, te perikups, iesmērēja mums. Visi perikupi smērē, izņemot mēs, ne? Jā. Ir arī te testa, bet tā nav mums. Labi, es eju pēc atslēgā. Ņem dokumentus. Es eju mēģināt pielaist. Miksas, kā citi saka, mašīnu nevar pielaist. Nesi ārā. Parasti perikupi vismaz ieliek normāli tajā mapītē. Nē, mapītes ir šitie. Tas jau privātpersona, tāpēc arī mapītes nav. O, te ir arī viss netīrs ķīmisko nāksies. Ekrāns te ir. Būsteri nevajag, ķēdes negrib. Panorāma nezinu, vai strādā. Viņiem nolokāmies poguļi. Viņš nebija galīgi kliks, vienīgi. Viņam tā bija jāgrib. Tāpēc, ka viņš ar roku bija aizbīdīts.
355 nobraukums, smukā stūri, sēdekļa apsilda, parkingi, klimata kontrole, panorāma. Tā kā nav nevainas, neskaitot tas aizmugurējais spārns, jā. Bet tā kā budžets ir beidzies tev, nāksies tirgot tādu. Bet cena laba. Man jau ir viens interesants, piedāvāšu savam klientam, kamerā, ja nezinu. Bet tas sanāk, ka es zaudēšu. Palīdz konkurentam. Nē, tā brauc visforši patīk. Priekšā mīts ir beigts. To gan viņš nepateica. Tu vispār... Kāpēc budžets beidzēs? Man nesanāca tik. Man sanāca mazāk nekā bija noteiktais budžets. Labi, bet tev amīši jāmaina. Jāmaina? Wiggle, wiggle, wiggle. Jā, es atvaļinu. Baigi jāmaina. Wiggle, 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 wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Tu vēl 60 gadus arī izmaiņas budžetā. Viņš jau var internetā pirkt, tas tāpat kā mēs pirkām. Viņš atrada, kāpēc ne? Tev gatāk, labi, kā jums piekamies. Amīši mainīs? Gan jau. Gan jau. Nav varianti. Tienīgi rindas. Nu, es apmierinātu ar savu pirkumu. Nu, it kā jā, bet tāpat laikā kaut kas man īsti līdz galam. Es par tiem amīšiem īstenībā. Bet neaizmirst, ka tu nopirki par 1250 eiro. Nu, jā, bet amīši, tie jau arī. Nu, man vēl ir 150 eiro, man liekas, budžetā palicis. Bet vai es iekļaušos ar amīšu maiņu tajā? Ja lietotas ņemsi, tad jā. Bet negribās jau lietots. Nu, tad nāksies tirgot tādu, kā ir. Nu, defekti var amīšiem, lai maina amīšus kāds varbūt. Es nezinu, es domāju, ka jāteista, tāpēc, ka es gribētu, lai būtu jau mašīna, ar kuru var normāli jau braukt, nevis tur beigās viglu priekšā. Tā kā man būs iespēja nopelnīt amīšu tiesu. Ja es zaudēšu šajā tanītē, tad amīša tiesu, kas iziet no budžeta, paliek man. Kā? Kā tu naudu dabūsi savādāk? Es nezinu. Viens amīts maksā 100 eiro. Bet viņi abi divi gan jau jāmaina. Jā. Es esmu sodīts, stulbie vācu perikupi, bezceļ ārā. Tā kā tūlīt rakstīsim, zvanīsim, pasveicināsim. Labi, bliežam, mums vēl sīkās jāsvērts. Turpinot mūsu cīņu, kamēr Aija neredz, reku man garažā ir 46. Es palūdzu Aijai, lai viņa man viņu nopulē, tā kā viņš ir nopulēts. Jā, konkurenti esam, bet viens otram palīdzam. Es viņai palīdzu aizvest mašīnu, viņa man palīdz nopulēt. Es jau šo to padarbojos, vakar bijām skatē. Skati neizgājām, kā redzat, slimības lapu. Baigi daudz dzīvnieku sarakstīja grīdā, vienā vietā kaut kāds maziņš caurums. Viņam ir lukturi tādi, depo, nav oriģinālie, bet kendiļācija jau iebūvētie. Viņam nepatika slēgums, kas nozīmē, ka uz nulītes priekšā deg gabarīti, ja pendiļāts un aizmukurē šeit nedeg. Kaut kas tur vēl bija priekšā dažādas šarnīri, dažādi katrā savā pusē cietības. Tas ir jālabo. Laikam pagaid, man mašīnā te ir savs. Pirreiz parādīšu. Jā, un beig, skaistais numurs starp citu. Tiem, kas grib, var apskatīties SSD no internetu. Tātad, galvenais lukturs mēs pārbaudījām, bet tāpatās par augstu viens. To priekšais stilts šarnīrs pateicu, atsaita stabilizatoru un izpūtējs vienā vietā laiž garām. Te iekšā jāiztīra salons loģiski, jānoplēš šitā uzlīme, varbūt kaut ko ar to darīšu, bet tas tur tā. Aizmugurē bija beigta siksna viena neļauj ārā. Es ielu pagaidām no cita 46, bet to es RRā pasūtīšu. Būs labi, kur fans mētājas uzlīmes šeit. Atceraties, aizmugur bija šeit noplēšu, jāuzpulē vēl šeit un te. Šo kaut kādu autoholu Zigfrīdu atstāsim. Un tā, vēl nokrāsošu diskus priekšā un aizmugurē normālā krāsā. Jūs zināt, ka man neciešu melnus diskus vienkārši bojā mašīnai skatu. Iztīrīšu salonu, noplēsīšu to uzlīmi. Un tā. Kā redzējāt, Aijai arī atnāca 90-nieks. Viņa arī neiet tik kā gribēja. Viņai beigti amīša un ar spārnu ir kaseks. Redzēt, ko taisīs, ko nē, tā kā man arī ir laiks sagatavot skati, iziet skatē. Un tad redzēs, kuram ātrāk sanāks pārdot. Nopirkām mēs abi par 1250 eiro, man par 1200, viņa 1250. Man ir plus tāds, ka man ir oriģināla laimpaka, viņai plus, ka tas ir 90.
Tā kā kuram sanāks pārdot ātrāk, to mēs nezinām, bet izskatās, ka gan vienam, gan otram sanāks iziet no budžeta. Nezinu, kā viņai ies, bet mēs ķeramies pie darba. Šodien sestdiena, piekārtošu šeit, pirmdien zīšu servisu. Ko apsveic, es tikko tev pārdevu 91. Jā, ko man tagad darīt? Ko man tagad darīt? Kurš vinnēja? Aija vai es? Kā es? Bet es pārdevu tev. Jo es ieliku TikTokā un viens klients no TikTokā atbrauca. Tikko, ja vakar mēs ielikām, vakarā viņš atnāca, šodien cilvēks atbrauc un vēl interesējās zvanīt. Nu jā, bet kamēr nauda nav ieskaitīta, tikmēr nevar tā teikt, ka tur kaut kas ir mainījies. Es nesūtīšu rēķinu nevienam. Kāpēc? Nē, vienkārši, jā, protams, viņš saka, ka ņems, bet tāpat laikā mēs nezinām, vai viņš ņems. Nu, tā 100%. Varbūt viņš aizbrauks mājās, noignorēšu un nepirkšu tomēr. Arī tādi gadījumi ir bijuši, bet es domāju, ka te nopirks būs viss kārtībā, bet bija kārpus noteikumiem, jo mēs vēl nesākām sagatavot mašīnas un nebija starts tirgošanai. Zinu, ka atnāk viņas abiem divas mašīnas, pieņemsim no 1. novembra līdz 7. novembra gatavošu un tad sāktu tirgot. Bet šeit mums aizgāja kaut kas ne pa plānu. Tā kā... Ko mēs darām? Ko mēs darām? Šis bastats nesanāca, vai tu vinnēji? Vai es vinnēju? Rakstat komentārā, kā būtu pareizāk. Nezinu. Labi, mēs vēl padomāsim, bet noteikti šajā video mēs to pateiksim. Kur mans 46. Starp citu, šodien zvanīja, ka grib braukt skatīties. Viens teica, vakarā būs. Es rādīšu visus 346, tā kā nezinu, kā ar to būs. Un jā, paspēju pirms atbraukšanas viņu noskalot, parādīja to, kā mīši beigti. Un tas, ka tas spārns. Man nepatīk, kā viņš ir salabots. Bet, gaismās parādīšu sīkāk, kāds viņš tur izskatās. Normālā eksemplārā. Tā kā tā, jā, cepure jau virsū. Grāde tā nav tik maz ap 10 kaut kas, bet tik un tā mazgājot mašīnu gribās. Tā kā tā, laikam pirmajā tādī būšu zaudējis, ko sakat. Jā, nekas būs jāsarē. Nav ko te 46 pirkt, jāpērk kaut kas cits. Bet par to jau nākamajā video, ko pirksim, kā pirksim. Un jāizdomā vēl ir, kurš vinnēja vai kurš zaudēja vai ničā. Tā kā tā. Atbraucu es uz jaunu vietu. Uzrunāju viņu man TikTokā. Teica, ka var sataisīt arī certifikācija ņemās. Tā kā iepriekšējā vietā man nepatikās, kā tur ar termiņiem un tādām lietām. Atbraucu šeit pamēģināt, redzējis, kā būs. Pateica, 2 nedēļu laikā sataisīs. Diezgan kur var redzēt, kā pagrieziena deg. Jā, 2 nedēļu laikā centīsies sataisīt. Prognozējumā summa 1000 eiro. Plus PVNs. Vai viņiem nav PVN maksātāji, to es jau redzēšu. Bet, jebkurā gadījumā man tas ir plus PVNs. Tā kā tā, veiksmi darbos, aizbliezīšu, vedīšu tagad ramu tālāk. Piekabi atstāju uz viņš taisīšanu. Tā kā tā, reka otrā pusē man ir gļuks pagrieziena. Tāpēc, ka bojātu lukturi man pārdeva. Šeit bija plaisa, sagāja ūdens, nedeg šis kvadrāts un vēl pagrieziens. Vēl vietam tur vēl dioda vairs nedeg. Publisks fuitam igauņu pārdevējam, bet viņš teica, ka kaut ko risinās, bet pagaidām 2 nedēļas neko nav atrisinājis. Atgādināšu viņam tagad, redzēs, varbūt atsūtīs jaunu lukturi. Bet viņi mēģinās salabot šo pašu, ja tas būs iespējams. Tā kā tā, ja šeit būs visveiksmīgi, pastāstīšu, kas par uzņēmumu, kā tas notiekās, kādās cenās un tā tālāk. Bet tā kā nākamais konteners jau pavisam drīz, darba ir ļoti daudz. Mēs bliežam tālāk.